izdomāju apmeklēt mobilās veselības aprūpes centru jau pirms vairāk kā 4 gadiem ar savu vecāko bērnu pēc draudzenes ieteikuma. Viņa bija jau pirms tam ar saviem bērniem ir nākusi un ieteica arī man, ka ir tāda iespēja tepat uz vietas tikt pie dažādiem ārstiem, speciālistiem. Tā mēs arī sākām un nākam joprojām, arī ar otro bērnu jau. Manuprāt, šāds veselības aprūpes centrs ir nepieciešams, jo īpaši lauku reģionā ir diezgan liela problēma tikt pie speciālistiem laicīgi, īpaši, ja runa ir par valsts apmaksātiem speciālistiem bērniem. Rindas ir garas un nevienmēr var tikt laikā, kad tas ir nepieciešams, un arī attālums lauku reģionā līdz speciālistiem ir liels, tāpēc šis ir liels atbalsts tieši vietējiem un lauku cilvēkiem tikt šeit pat uz vietas pie labiem speciālistiem. Konsultācija man ļoti patika. Man svarīgi ir, lai ārstam ar bērnu izveidojas laba komunikācija un tiktu viss paskaidrots, kas tiks darīts, ko dara. Šajā gadījumā tas viss lieliski tika īstenots un konsultāciju vērtēju kā ļoti labu un produktīvu. Viens no tādiem lielākiem izaicinājumiem veselības aprūpē, īpaši reģionā, noteikti ir ārstu speciālistu trūkums, pieejamība un garās rindas. Īpaši, ja runa ir par valsts finansējumu veselības aprūpē, tad šajā gadījumā lieliski talkā nāk klāt mobilais veselības aprūpes centrs, kurš piedāvā diezgan plašu šo ārstu speciālistu piedāvājumu, kas lieliski palīdz vietējiem iedzīvotājiem saulaicīgi tikt pie dažādiem ārstiem speciālistiem. Nav jāmēro garš ceļš, atbrauc tepat uz vietas, un šis noteikti ir liels atvieglojums īpaši lauku cilvēkiem, kuriem nav pašiem iespējams nokļūt Rīgā vai attālākās pilsētās.